Šodien es vēlos līdzdalīt kādas pārdomas. Es domāju, ka tās tiešām kādam arī palīdzēs un stiprinās. Un es vēlos iesākt ar kādu citātu no Pravieša Gara rakstījuma. Ja vispār ir bijis laiks, kad mums visā nopietnībā vajadzētu būt modriem un lūgt, tad tāds laiks ir tagad. Dažas šķietami labas lietas vajadzētu ar lūgšanām rūpīgi pārdomāt, jo ienaidnieks tās ir īpaši sagatavojis, lai liktu ļaudīm iet pa taku, kas atrodas tik tuvu patiesības ceļām, ka to tikko būs iespējams atpazīt. Mēs esam saņēmuši brīdinājumu vēsti. Mēs dzīvojam kādā laikā, kā mēs to zinām, kad divi ceļi, patiesības ceļš un melu ceļš, aizvien vairāk iet līdzās viens otram. Aizvien plānāk ir šī robeža starp šiem ceļiem. Un reizēm mēs nevienmēr zinām, vai mēs stāvam uz patiesības ceļa, vai mēs esam kādā brīdī uzkāpuši uz meldu takas. Un saprast to, kā atšķirt šos ceļus, kā mums stāvēt tikai uz patiesības ceļa. Un kas vispār ir tas cēlonis, no kā veidojās tie meldi? Kāpēc Dievs saka, ka beigās būs patiesības ceļš un meldu ceļš, un viņi būs līdzās? Vispirms es gribētu, lai mēs izlasām Efeziešiem 4. nodaļu no 1. līdz 6. pantam plaši zinām raksturvieta. Ja? Tad, kad mēs runājam par patiesību, mēs runājam arī par ticību. Un atšķirsim Efeziešiem 4. nodaļa no 1 līdz 6. Un tur ir rakstīts. Tad no vašās slēgts sava kunga dēļ, es jūs mudinu dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā, pacietībā, citu panesdami mīlestībā. Censdamies uzturēt gara vienību ar mieru saiti. Un tad Pāvils raksta, viena miesa, viens gars. Jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Šī rakstvieta ir ļoti populāra mūsdienās, kad tiek runāts par gara vienotību. Viena ticība, viens Dievs, viena kristība, viena mācība. Kad Pāvils uzsver, lai mēs citu mīlestībā panesam, lai mēs citu atbalstam, lai mēs esam kā vienota ģimene vienā garā, lai mūsu starpā būtu miers. Bet kaut kas te īsti nav kārtībā, vai ne? Jūs piekritīsiet. Kad tiek uzsvērta gara vienotība starp visiem kristiešiem, tad viens ir jautājums, bet kā tad tur ir ar ticību? Vai var teikt, ir viena ticība? Nu jā, mums ir viena ticība, jo ir viens evaņģēlijs, pareizi. Bet tad, kad mēs sākam runāt par detaļām, tad atklājās, ka nav tomēr viena ticība. Nav pat viena kristība, bet ir viens Dievs, viens gars. Kā var būt viens Dievs un viens gars, ja ir atšķirīgas izpratnes? Jo cilvēks saka, mēs visi sakojam vienam evaņģēlijam, bet ticība ir dažāda. Un bieži vien šī rakstvieta ir pielietota saistībā ar ekumēnismu,
lai apvienot visus kristiešus kopā, nav atšķirības. Mūs vieno Kristus, un tas ir galvenais. Bet kas parasti zem tā stāv? Tas ir tāpat kā patiesības ceļam, blakus stāv maldu taka, kas ir līku loči, slepus, paslepus starp kokiem, un tu neredzi to maldu taku. Un tu domā, ka tu ej pa patiesības ceļu vienmēr. Un mēs varētu apskatīties, kā Bībele un sevišķi vecā derības gribētu uzsvērt. Dažās rakstvietās kodolīgi parāda, kāda tad bija ebrejiem tā ticība, izpratne, pielūgsme Dievam. Tātad 2. Mūzes grāmatā 20. nodaļā, jūs ziniet, tur ir Dieva 10 baušļi, bet es pieturēšos pie 1. baušļa. Un Dievs sacīja visus šos vārdus: es esmu tas kungs, tavs Dievs, kas tevi izvidis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Lūk, ir viens Dievs, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes nama zemes, no grēka verdzības. Tāpēc nav citu dievu. Jo ir pierādījumi, ka tikai Kristus mūs var atbrīvot no grēka varas. Par to visi kristieši vienprāts, vai ne? Nevienam par to nav šaubu. Nākošā rakstvieta. 4. Mūzes grāmatā, 15. nodaļa, 15. 16. pants. Mēs lasām. Visai draudzei ir vienāds likums, kā jums pašiem, tā arī svešiniekam, kas piemīt jūsu vidū. Tas, lai ir mūžīgs likums jūsu cilšu ciltīm, tādi paši, kādi jūs esat, ir arī svešinieki, tā kunga priekšā. Vienāda bauslība un vienāda tiesa, lai ir jums un arī svešiniekam, kas pie jums piedzīvo. Viens likums. Nav kā mūsdienās, kā var diskutēt, kurus baušus pieņemt, kurus nepieņemt. Kā dzīvot, kā nedzīvot. Nē, ebrejiem bija viens likums, viena izpratne. Nav diskusiju. Nav interpretācija. Tas izklausās ļoti aprobežoti, fanātiski, vai ne? Bet to nosaka Dievs. Tāpēc, ka viņš viņus ir izvedis no Ēģiptes. Bet jūs zināt, kad Izraēla tautam pat izējot no vergu nama, tuksnesī nāca līdz vēl tā pati domāšana, verdziskā domāšana, kas nes līdz aktīvību. Ka viņiem vajadzēja vēl 40 gadus, kamēr pamazām viņi no tā atbrīvojās, bet ne pilnībā. Tomēr šeit skaidri norāda. Dievs ar mums nediskutē. Viņš pasaka, likums ir nemainīgs, viņš ir viens. 5. Mūzes grāmatā, 30. nodaļā, no 11. līdz 16. pantam mēs lasām. Jo šis bauslis, ko es tev šodien pavēlu, nav tev nec pārāk grūts, nec par tālu. Tas nav debesīs, ka tev būtu jāsaka, kas mūsu dēļ kāps debesīs, un mums to paņems, mums to paziņos, ka mēs to varētu pildīt. Tas nav arī viņpus jūras, ka tev būtu jāsaka, kas mūsu dēļ celsies pāri jūrai, mums to atvedīs un mums to paziņos, ka mēs to varētu pildīt. Nē, tas vārds ir ļoti tuvu pie tevis, tavā mutē un tavā sirdī, lai tu to pildītu. Redzi, es šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu. Es tev šodien pavēlu to kungu savu Dievu mīlēt un staigāt viņa ceļus, turēt viņa baušus, viņa likums. Un viņa tiesas, ka tu dzīvotu un vairotos. Un tas kungs tavs Dievs tevi svētīs tanī zemē, uz kur tu dodies, lai to iemantotu. Jūs redzat, ka Dievs skaidri pasaka, ka viņa likumi
nav pārāk grūti, nav pārāk tālu. Nav nekāda attaisnojuma, lai cilvēkam nevajadzētu tos ievērot. Teikt, es tos nesaprotu, es tos nezinu. Man ir sava interpretācija, kā šodien tas ir ļoti populāri, jūs arī bieži vien dzirdat. Un tas ir bieži vien izmantots tāpēc, lai nogludinātu jebkurus konfliktus. Mēs esam vienoti, mēs esam kristieši, mēs viens otru saprotam. Es saprotu tā, tu saproti savādāk. Un tas ir labi, jo mums ir Kristus. Un tu neesi tiesīgs mani tiesāt par to, ka es saprotu savādāk. Jo es tevi netiesāju par to, kā tu saproti Dieva vārdu. Ļoti viltīgi. Bet Dievs saka, viņa likums ir tavā sirdī, tavā mutē. Ir divi ceļi, nav trešais ceļš. Jā, daudz kristiešu piekritīs, nav trešā ceļa, bet ļoti bieži vien tas parādās darbos. Tieši nepareizs izpratnes dēļ, ka cilvēki uzdrošinās Dieva likumu skaidrot pēc savas izpratnes. Tad arī veidojās trešais ceļš, jeb tā saucamā klibošana. It kā iet patiesības ceļu, bet viena kāja tomēr jūs tās maldu takas. Bet tas nekas, viņš jau iet patiesības virzienā. Un kādā brīdī jau tas ceļš tomēr izplešās, vai ne? Un tad jau sanāk, ka viņš iet, kājas viens otrai līdzās, tad ir platāk līdz špagatam. Un tad viņš vairs nekur netiek uz priekšu. Un stāv uz vietas. Vēl viena rakstvieta ir Psalms 19. psalmām. No 9. līdz 11. pantam jūs varat lasīt. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Tā kunga balsis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Bība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas un spriedumi ir patiesība. Tie visi ir taisni. Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts. Tie ir saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. Jūs redzat, kad mūsdienās ir atkal pretēji. Vienmēr, kad jūs dzirdat par Dieva baušļiem, ļoti daudzos gadījumos, uzreiz daudz kristiešu to saprot, un arī pasaules cilvēki, kā burta kalpība, kā nasta, sloks, kaut kas tāds, ko Dievs no tevis prasa, bet tu brīvprātīgi nekad to negribētu darīt. Bet tāpēc, ka tu esi kristietis, tu to dari. Bet vai tad Dievs kādam prasa kļūt par kristieti? Vai tad tev ir jāiet uz baznīcu, ja tu negribi iet uz baznīcu? Vai tad tev ir jālasa Bībeli, ja tu negribi to darīt? Un pēc tam justies nospiests, ka tev tas ir jādara. Bet tāda izpratne ir par Dieva baušļiem ļoti bieži. Tomēr tad, kad tiek runāts par Jēzus baušļiem, ko viņš runās jaunajā derībā, mīli Dievu no visas sirds, no visas spēka, un mīli savu tuvāko kā sevi pašu, nav pretenziju. Viss ir ļoti labi saprotams, visi piekrīt. Kad ir runāts par 10 baušļiem, tad tur jāsāk domāt, vai tas ir vajadzīgs, vai tas nav. Tas ir lieki, tas mani apgrūtina. Tas nekādā ziņā ar ko tur nesaistās ar Dievu vai manu tuvāko. Tajā brīdī cilvēks jūtās, ka viņš ir kā Dievs, ka viņš ir tiesīgs grozīt Dieva likumus. Bet šeit psalmā mēs redzam, ka tas sagādā prieku Dieva taisnās tiesas, Dieva pavēles. Vai jūs esat piedzīvojuši, ka jūs priecājaties, kad jūs varat paklausīt Dievam? Apskaidro acis. Jūs esat piedzīvojuši, kad jūs spējat izšķirt patiesību no maldiem, un tas ir visbiežākais, ko mēs arī piedzīvojam. Bet arī tas sirdī prieks, tā brīvība.
Jūs redzat, kāda ir atšķirība vecajā derībā un kāda ir mūsdienās. Un kad runājam par vienotību garā, tas jau gluži nav tas pats, ko Dievs bija teicis senajam Izrahēlam par paklausību, ticību un izpratni. Kad es gatavoju šo uzrunu, es meklēju cēloņus. Un kas ir cēloņi? Kāpēc cilvēki šodien izvēlās bieži vien maldu ceļu? Kāpēc viņi tik ļoti pretojās patiesībai? Un cēloņi var būt ļoti daudz un dažādi, bet viena rakstiet man iekrit acīs. Un tā ir 1. Timotejam 6. nodaļā 10. pants. Jo visu ļaunumu sakne ir mantas kārība. Dažs labstīgdamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Viņš pirmajā brīdī šķiet, ka to nav loģikas. Nav loģikas. Ne jau visi, kuri sako maldu mācībām, ir mankārīgi, vai ne? Ne jau visiem no viņiem gribās kaut kādu mantu sev iegūt, kļūt bagātiem vai tikt pie varas. Bet mankārība, viņa ir tikpat daudzveidīga kā spiritisms. Viņa ir tik slepena, ka jūs bieži vien pat nezināt savas īstās vēlmes. Viņa ir tik slēpta, ja tikai cilvēkam iedotu visu varu, tad tā arī parādītos, ko viņš gribētu ar to darīt. Praviešu garā arī par to ir teikts. Viens no vislielākajiem grēkiem mūsu dienu kristīgajā pasaulē ir nepatiesīgums un mankārība attiecībās ar Dievu. Ja visu acis tiktu atvērts, lai redzētu, kā pastāvošā mankārība ir kavējusi Dieva darba attīstību, un cik daudz vērā būtu iespējams padarīt, ja būtu rīkojušies pēc Dieva plāna 10. un upuru ziņā, tad daudzi savā dzīvē izvestu noteiktu reformu un neuzdrošinātos vairs ilgāk aizkavēt Dieva darba attīstību. Patiesa uzupurēšanās gars būtu tāds pierādījums evaņģēlija patiesīgumam un spēkam, kuru pasaule nevarētu pārprast vai noliegt. Un tad pār draudzi izlītos bagātas svētības. Jūs redzat, ka viņa arī uzsver mūsu misiju. Darboties Dieva darbā, atdot visu Kristumu Dieva darba labā, evaņģēlija darba labā. Jo tad, kad mēs runājām sākumā par ticību, par vienotību garā, par pareizi izpratni attiecībā uz Dieva baušiem, tas tieši ir saistīts ar mūsu kalpošanu Dievam, ar mūsu vēsti, evaņģēlija vēsti visai pasaulē. Cik mēs esam gatavi tajā ieguldīt, cik mēs esam gatavi no sevis atteikties. Nenieka mēs šajā pasaulē neesam ieveduši. Nenieka arī no tās neizvedīsim. Neko jūs nepaturēsiet. Viss, kas jums ir dots sveitībai, lai cilvēki iepazītu Kristu. Atceraties apustuļu darbus. Jūs redzat šo patieso vienotību, kā tā bija pirmajiem kristiešiem. Apustuļu darbos 4. nodaļā, no 32. līdz 35. pantam. Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Neviens neko no savas mantas nesauc par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Apustuļi ar lielu spēku apliecināja kungu Jēzus Kristus augšām celšanos, un liela žēlstība bija ar viņiem visiem. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu, jo tam, kam bija,
tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnesa maksu par pārdoto nolika apustūriem pie kājām, un katram tika izdalīts, kā katram vajadzēja. Tā bija vienkāršiem Kristu, tīra ticība un patiesas evaņģēlijs, jo viņi bija brīvi no savtības un grēka varas. Tāpēc, ka Dievs viņus izveda no verdzības nama, lai kalpotu un visu nodotu Kristum kā viena miesa draudze. Lūk, un mēs redzam, ka tāpēc, ka Dievs savu draudzi bija tik bagātīgs, svētījis, šķīstījis, un tāpēc, ka viņi visi saņēma šo žēlstības spēku, viņi neviens nedomāja par savu labklājību, viņi neviens nedomāja par savām prioritātēm. Kristus bija viņu centrā, un viņiem nekad nekā arī netrūka. Bet šodien tas ir aizvien grūtāk un grūtāk. Ziniet, man ir kāda arī tāda līdzība. Es atceros draudzē. Es domāju, ka vienai daļai no jums ir arī bijusi tāda pieredze. Man bija tāds laika periods, kad es neteikšu, ka man būtu pietrūkusi nauda, bet vienkārši katru reizi, kad bija jāziedo, es cīnījos sevi savās domās. Un tā cīņa bija apmēram tāda kā lūgšana, kad es Dievam teicu, kad es gribu mazāk noziedot. Dievs, tu zini, man ir krūti, man ir savas cīņas. Man vajag tos 2 eiro vai 5. Tas ir smieklīgi. Es noziedošu 1 eiro, no tur 50 centus. Un saprotiet, sirdī nav miera, jo es mēģinu sevi attaisnot. Es mēģinu dabūt tos 5 eiro, it kā tas kaut ko būtiski mainīs manā dzīvē, bet es skatos uz kopējo ainu, 5 eiro pieliek pie 50 eiro, sanāk 55, un tā tālāk, un tā joprojām, un līdz ar to ir kaut kāds ieguvums. Bet es atceros, tajā brīdī atcerējos, ka Dievs mīl priecīgu devēju, un ka visu Dievs mums ir devis, ka tā nebūs lielāka svētība, ka es to paturēšu sev, ka Dievs man dos vairāk. Un tajā brīdī es arī sāku ziedot vairāk. Es nekad vairāk kopš tā laika nedomāju, vai es varētu kaut ko paturēt, vai sev nevi. Ļoti līdzīgi tas pats arī ir 10. tiesu. Un 10. tiesa jau ir 2 ciparu skaits, 3 ciparu, vai ne? Un tad liekas, ka, ja jūs no tā noņemat nost, tad ir tāds kā atrāvums no jūsu ienākumiem. Jūs to baigi izjūtat, īpaši brīdī, kad jums ir diezgan lielas izmaksas, tēriņi. Un tad liekas, ka kaut kur tā nauda pazūd, un tad jums to 10. tiesu arī vajag. Atkal notiek šī pati cīņa. Un tad, kad es arī kādā brīdī, jau pirms vairākiem gadiem atpakaļ, es apņēmos viss, lai kā man dzīvē ietu, es gribu parādīt tev uzticību, kungs, jo tu esi man viss līdz devis. Un kopš tā laika es nekad neesmu piedzīvojis ne trūkumu, nekāda cita. Ļoti daudzos gadījumos ir bijis pat tā, ka es neesmu prasījis palīdzību, kad man to vajag. Bet Dievs zina, un viņš uzrunā konkrētus cilvēkus, māsas, brāļus Kristu vai citus cilvēkus, kurus es nepazīstu, un viņi palīdz, un viņi sniedz šo palīdzību. Lūk, tā ir tā brīvība, kas bija arī pirmajiem kristiešiem. Viņi necentās kaut ko paturēt sev, jo zināja, ka tāpat to zaudēs. Bet ziniet, tad, kad mēs runājam par mankārību kā tādu, ka tas varētu būt cēlonis visām maudu mācībām, tad es gribētu pieminēt, atcerēsimies lielu atkrišanu debesīs, kā tā sākās, kad Lucifers varenais ķerubs, kas sargāja Dieva likums, piesavinājās
un kļuva lepns, ko viņš piesavinājās, to greznību, to skaistu un tos dārgakmeņus. Viņš kļuva lepns par to. Un tas no maza brīža aizgāja līdz tam, ka viņš pat tiecās iegūt sev Dieva troni. Bet tad tā nebija mankārība. Tā ir tā tieksme iegūt kaut ko sev kaut ko nodrošināt, pacelties. Lūk, un tieši to pašu domu viņš centās iebūtāt arī pirmajiem cilvēkiem. Jūs būsiet kā Dievs, ja jūs apēdīsiet to aizliegto augu. Jūs acis atvērsies. Jūs iegūstiet to, kā jums nav, ko Dievs jums nav devis. Lūk, jūs nemirsit. Jūs būsiet kā Dievs. No tā jau aizsākās mācība par dvēseles nemirstību. Un mēs zinām, ka gala laikā Dievs pievils visu pasauli ar 2 maldiem. Viens ir tas, ko es pieminēju, un otrs ir svētdienas likums. Svētdienas likumam ir cieša saistība ar mankārību. Tā ir vara. Kas nepakļausies svētdienas likumam, tam nekā nebūs. Nekāda atbalsta, nekādas palīdzības. Kas pielūgs sātana viltus dienu, tam būs visas svētības, visa drošība, visas līdzekļi, visas iespējas. Mēs to zinām. Tāpēc es šodien par to tik daudz negribētu uzsvērt, tikai es pieminu, kā mantas kārība sasaistās ar visām maldu mācībām. Un es gribētu vēl arī pieminēt savu vienu liecību arī no mazotnes. Jūs ziniet, man bērnība skolas gados, vasarās brīvlaikos, es braucu uz Valmīru, un tur dzīvoja mani vecvecāki. Un viņiem bija dārzs, bet zeme viņiem nepiederēja. Un man bija tie brīži, kad es varēju doties, kur es gribu, kā jau vasaras brīvlaikā, ar saviem draugiem, atpūsties. Un bija dienas, kad man bija jāiet uz to dārzu. Un kā jums patīk dārzā drušināties, vai ne? Pavasar. Nu, pieaugušajiem patīk noteikti, vai ne? Tā tāda pauda, atpūta, vai ne? Kad jūs atslēdzat savas domas, jūs varat labas lietas darīt, vai ne? Tā ir tāda brīvības sajūta. Nu, ar pusauģiem. Pusauģiem tas ir atkarīgs, kā vecāki viņu saudzina, vai ne? Bet bērniem. Es laikam nebiju tas bērns. Man ļoti nepatika dārzā strādāt. Un katru reizi, kad es gāju uz to dārzu, es sapratu, ka man palikuši kāds puskilometrs. Un es sāku galvu klanīt uz leju. Tā kā moceklis iet uz to dārzu, lēnā solī. Es centos kaut kā nedomāt par to vietu, ka man tur būs jāstrādā. Un visu pasliktināt līdz tādai pakāpei. Ja man vecāki saprastu, ka man ir slikti, un sūtīt uz mājām atpakaļ. Nenostrādāju, bija jāstrādā. Nu, protams, nezāles raveišana ir grūts darbs priekš bērniem. It sevišķi tad, ja viņiem tās nezāles jāravē tur, kur ir grūti tikt zem gurķiem, starp zirņu pakstīm un tā tālāk. Un es atceros, ka man ļoti bieži bija tur kādi 6 spaiņi ar tām nezālēm sanāca. Līdz ar to tas ir diezgan smags darbs, tikpat veicīgā karstā dienā kā šodien. Un tas nemaz nav iepriecinoši. Bet kas bija tas prieks pēc visa darba? Vecvectēvs. Viņš man iedeva par visu padarītu dienas smago darbu. Vienu konfekti. Vai ziniet, tas bija tas moments, tas bija tiešām kaut kas, ja visu dienu vispār neko savu nebija ēdis. Un kaut ko tu tikai drusciņai apēdzi. Tad konfekti tā bija milzīga dāvana. Nu, bet man jau kā bērnam arī parādījās šīs mankārīgās tīksmes. Varētu teikt, nevajadzētu nosodīt. Es piekrītu. Bet tomēr pamazām tas pārtapa ar zināmu mērķi dabūt šo konfekti. Es gāju uz dārzu vairs ne jau tāpēc, ka es gribu palīdzēt. Lūk,
Kādu dienu viņš man to konfekti neiedeva. Vienkārši beidzās. Un viss, un manas diena palika tubultā mokoša. Vienkārši jau tāpēc, ka es biju nogurs no tā darba un neko nenoguvu. Lūk, tas arī parāda, arī mēs redzam, kā tas notiek bērniem. Un te mēs to pārliekam uz pieauguši, un pieauguši savā ziņā ir arī kā bērni. Viņi tikai to prot ļoti labi noslēpt. Savu savtīgumu, savu mankārības raksturu. Bieži vien mums tas visiem kaut kur parādās. Praviešu gars raksta, kad cilvēki bieži vien neierauga šo grēku sevī, neierauga. To ļoti grūti pamanīt. Ir sevišķi tad, ja ikdienā tu nenododies kalpošanai, evaņģēlija labā, nav šīs pašuzpurēšanās. Ja? Nav nekāds aktīvs kalpošanas, nekas. Vai tad Kristu nepiesita tā paša iemesla dēļ pie krusta? Farizēji saprata, ka ja viņš sludinās labo vēsti, tad viņi visu pazaudēs. Jāņa evaņģēlijā 11. nodaļā, 48. pantā no līdz 53. mēs lasām, ja mēs viņu tā palaidīsim, visi sāks ticēt viņam, un romieši nāks un atņems mums zemi un tautu. Un viens tam viņiem, Kajafa, būdams tā laika augstais priesteris, sacīja viņam, jūs neko nesaprotat. Mums ir labāk, ka viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums, nekā kad visa tauta iet bojā. Bet to viņš nesacīja pats no sevis, bet pravītoja, būdams tā gada augstais priesteris, jo Jēzum bija mirti tautas labā. Tautas labā, un nevien jū tautas labā, bet arī, lai savāku vienkopus izklīdinātos Dieva bērns. No tās dienas tie nosprieda viņu nokaut. Tāpēc, ka Kristus bija tik nesautīgs, Kristum nekā nebija. Kristum nebija savas mājas, Kristum nebija sava ēdiena. Viņiem bija tikai kopīga nauda ar mācekļiem. Viņi dzīvo diendienā no kalpošanas, no tā, kas viņiem bija, no tās pārtikas, no tiem līdzekļiem, kas bija. Tāda bija Kristus dzīve. Viņš pilnībā sevi aizmirsa un tikai domāja par citu vajadzībām, kā cilvēkiem atklāt Dieva raksturu. Un tieši tāda ir arī mūsu misija. Ik viens, kas grib dzīvot kā Kristus, saskarsies ar visām tām pašām grūtībām, izaicinājumiem, lai jūsu ticība tiktu stiprināta, lai jūs tiktu atbrīvot no šī visa ļaunuma saknes, mankārības. Un te dažas lietas es gribētu pieminēt, kad jau esmu gan pateicis par cēloņiem, mazliet es gribētu arī pieminēt par sakām, bet pirms tam es gribētu arī izlasīt no liecībām. Un tie teikts, tev ir jāmirst sev un jādzīvo Dievam. Ja tad no jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad meklējiet to, kas ir augšā, kur ir Kristus, sēdēdams pie Dieva labās rokas. Padomu nevajag prasīt savam es, lepnums, patmīlība, savtīgums, skopums, mankārība, mīlestība uz pasauli, naids, neusticība, grīzsirdība un ļauns aizdoms. Tas viss ir jāapspiež un no visa tā ir jāatsakās uz visiem laikiem. Kristum parādoties vairs nebūs iespējams šo ļaunumu izlabot un kļūt morāli derīgiem viņu sastapt. Šim sagatavošanās darbam jānotiek pirms viņa nākšanas. Par to jādomā, jāmācās un nopietni jājautā, kas mums jādara, lai tiktu glābti, kā mums jāizturās, lai Dievs mūsu rīcību varētu apstiprināt un atzīt par labu. Un kādas ir sekas
kad cilvēks aiziet pa šo savtības ceļu, pa maldu taku, tad arī veidojās visādi maldi. Tie, kuri māca patiesību citiem, paši nav tās svētoti, jo nav saņēmuši debesu svētījumu. Tiem trūkst dzīves ikdienas piedzīvojumu ar Dievu. Nesvētota sludināšana, jeb tā ir tā pati viltus svētošanās. Savulaik pašos sākumos 19. un 20. gadsimtā to sauc par metodistu svētošanos. Un ziniet, ar ko tas ir saistīts? Ar to, ka viņi tajā laikā, ne jau visi metodisti, bet viena daļa uzskatīja, ka svētums tas ir stāvoklis, ir sevišķi pēc vilšanās, ka 1844. gadā Kristus neatnāca. Un tas ir starp citu vienīgais laiks, kad Dievs jebkad ir pārbaudījis savu tautu tik spēcīgi, kad viņiem bija jāatsakās no visa, viss bija jāpārdod Dieva darbam, viss bija sevi tam jāziedo, un viņi pievīlās. Tad vēlāk, 10 gadus vēlāk, nāca šī mācība par viltus svētošanos. Tas vairs nebija kaut kāds pārējais posms, kā mēs pamazām to piedzīvojam, kad Dievs mūs šķīsta, bet viņi paši sevi pasludināja par svētiem. Reformētie kristīši tajā laikā. Un tad pat laikā viņi uzsvēra aizvērtās durvis. Tas nozīmē, ka neviens cits vairs nevarēja atgriezties. Viņi gaidīja Kristus nākšanu, bet Kristus neatnāca. Un ievērojiet, tad šie sludinātāji, kas tomēr vienu daļu sludināja no patiesības, bet tur bija arī sava daļa maldiem. Un pēc vilšanās tie cilvēki, kas visu bija pārdevuši, viņi atmeta ne tikai maldus, bet arī patiesību. Un tā ir Sātana taktika, kad viņš sakoncentrē visu cilvēku uzmanību uz vienu virzienu, uz tiem abiem diviem ceļiem. Un beigās šie cilvēki pilnībā atkrīt, jo vienu pašu patiesību nevar atmest. Tad to var izdarīt ar maldu palīdzību. Ļoti interesanti, kā praviešu garā ir rakstīts, ka maldi paši pa sevi viņi nevar pastāvēt. Viņi ir kā parazīti, kas pielīp pie patiesības dzīvības koka un no tā barojās. Dzīvības koku nevar iznīcināt, bet to var tomēr izsūkt no viņa spēku ar šiem parazītiem. Un tie, kas bija tajā laikā pievīlušies, un es to domāju, ka tas ir kā spogulis arī mūsdienām, viņiem vajadzēja 10 kādu vairāk pielikt pūles, lai atkal atgrieztos uz patiesības ceļa, lai atkal viņi spētu paši uzupurēties, Kristus labā, sevi nodot par patīkamu upuru Dievam. Un savā ziņā tas palīdzēja arī 3. eņģeļa vēsts, kas viņiem deva izpratni par to, kas ir patiesība un kas nav. Un otrs ir šīs sekas, kam es pievērsu uzmanību, ir tā saucamais fanātisms. Ja? Jūs esat dzirdējuši manā uzrunā par to, jo ziniet, kad fanātisma izcelsme, viņš sastāv no 2 vārdiem. Fanātikus, kas nozīmē tāds, kurš ir Dieva iedvesmots, ja? Dievbijīgs varētu teikt. Ja? Un femus, kas nozīmē svētnīca. Ļoti interesanti, vai nevarētu to sastaistīt ar adventistiem, bet nav. Mūsdienās bieži vien tieši fanātismu pieskaita tiem kristiešiem, kas grib sekot tieši pēc Dieva vārda, kas saka, tā saka kungs, ne savas domas, ne savus uzskatus. To bieži vien arī attiecina 7. dienas adventistiem, kad mēs gribam paklausīt Dieva likumam. Lūk, bet fanātisms ir akla sekošana maldiem, kad maldus uzdod par patiesību un patiesību par maldiem, kad cilvēki īsti nezin, kur viņi dodās. Un praviešu gars mūs brīdina, kad mums ir jāizprot šis laiks, kad mums ir jāizvēlās taisnais ceļš un ir jāsako kunga pavēlē. Ne tikai sevis dēļ, bet tāpēc, lai tīzlais netiktu nomaldināts. Tas, kurš nespēja paiet, tas, kurš neredz, no mums ir atkarīgs, kur viņš aizies. Ja to zini patiesības vārdu,
Ja tu seko Kristu un visu sevi atdot viņam, tad tu paņemsi aiz rokas to aklo vīru, to tīzlo vīru, un tu viņam palīdzēsi iet pa patiesības ceļu. Es laikam esmu jūs nogurdinājis. Trešā ir atkrišanas mācības, bet īsumā es šeit gribu tikai pateikt, ka šīs mācības ir viss, kas ir agrāk izplatīts. Viņas iegūs jaunu formu un veidu, un viņas atkal tiks pasniegtas kā Bībeles doktrīnas mācības. Ļoti daudz cilvēku no tā pazaudēs savu ticību Dievam. Piemēram, jūs esat dzirdējuši labklājības evaņģēliju. Tas ir populārs evaņģēlijs pasaulē, dažādās protestantiskajās draudzēs, bet ar ko viņš atšķirās no mūsdienu bibliskā evaņģēlija? Ar to, ka šīs vēsts centrā ir tava labklājība, tava izaugsme. Viņu moto ir, ka Dievs grib, lai tu būtu bagāts, pārticis, vesels, un lai tev labi klātos, un tas ir labi. Bet viņu vēsts centrā nav tik ļoti Kristus un grēku nožēla, cik vairāk izaugsme, karjera, tavi panākumi, tavs personīgais darbs ar sevi. Mūsdienās Latvijā ir arī daži draudzes, un es esmu dzirdējis šīs uzrunas, un tas tiek ļoti izplatīts, un tur arī diezgan daudz jauniešu sako, jo viņiem tas ir ļoti aktuāli. Un otrs ir sociālais evaņģēlijs. Arī izplata viltus svētošanās mācību. Sociālais evaņģēlijs ir vairāk tendēts uz to, ka mums ir jāpanāk sociālais taisnīgums visiem cilvēkiem, lai nabaks nejūstos kā nabaks, lai viņš dzīvot līdzvērtīgi kā visa sabiedrība, lai tas, kas cieš, saņemtu palīdzību un tā tālāk. Atkal tiek uzsvērta cilvēku pūles, cilvēku darbi, nevis Kristu žēlstību nopelns. Cilvēki pārsvarā tur neieraug nekādas bīstamas lietas. Visos šajos divos evaņģēlijos ir uzsvērts uz tavu kā cilvēka pilnību, jeb svētumu. Un es gribētu sacīt, ka Dievs mūs brīdina, ja mēs šodien mums ir laiks pētīt Dieva vārdu, izprast viņa gribu, kā tas ir rakstīts. Nebūsim kultri, meklēsim, pētīsim, iedziļināsimies, lai tad, kad pienāks tā diena, kad mēs dzirdēsim šīs atkrišanas mācības plašā mērogā, ka tā jau būs kā norma, jūs spētu aizstāvēties un pastāvēt, un jums nebūs nekas cits, kā tikai tas, ko jūs būsiet pētījuši dzīvajā Dieva vārdā. Un nobeigumā es gribu lasīt no 1. Timotejam 6. nodaļas, 11. un 12. pantu. Bet tu, Dieva cilvēks, beidz no visām šīm lietām, cenies pēc taisnības, dievības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības. Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudz liecinieku priekšā. Cīnieties ticības labo cīņu, ticību, kas ir vienreiz dots svētajiem, ticību, ko jūs esat mantojuši. Turiet to par svētu, turiet Kristus svētu savās sirdīs, un jūs pastāvēsiet. Āmen.